Atcerēsimies, ka notika vilcienu iepirkums. Kad kļuva zināms, ka par šiem vilcieniem tiks pārmaksāts vairāk nekā 40 miljonu eiro, kas notika? Iepirkumu vienkārši atcēla. Un viss, nekas nav mainījies. Slavenais Zaķis, slavenais Kampars ar savam tumbačkam. Zaķis joprojām vada Vienotības frakciju, Kampars vēl joprojām ir Vienotības ģenerāla sekretārs. Un vēl viena lieta, toreiz 2007. gada viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šeit cilvēki atnāca pirmo reizi, bija protests pret to, ka gribēja atlaist no darba toreizējo Knaba vadītāju. Tagad Vienotība, tie cilvēki, kas toreiz cīnīja šeit, viņi piedāvā Knabu likvidēt kā organizāciju. Situācija kļūsi krietni slikta, bezkaunīgāk un cīniskāk. Es vēlreiz atkārtošu šos vārdus. Un rezultātā, ka viss šī cinizma kalngals ir Citadeles pārdošana. Jūs varat sev iedomāties toreiz 2007. gada, kas notiktu ar sabiedrību, ja mēs uzzinātu, ka Tautas partijas frakcijas vadītājs kopā ar potenciāliem pircējiem lido kaut kur uz ārzemēm, uz Grūziju, dzert konjaku un ne šašliks. Tāda veida cenšoties palīdzēt valsts interesēm. Tas bija neiedomājami. Nevienam oligārham, nevienam pat negodīgākam Tautas partijas pārstāvim prātā nevarat ienākt tas, kas notiek patreiz ar valsti. Kad viena no lielākām pelnoša banka tiek pārdota slepeni ar šašliku un konjaku palīdzību. Un šodien mēs esam šeit. Ne arī tāpēc, ka mēs gribam apstādināt Citadeles pārdošanu. Mēs esam šeit tāpēc, ka mēs vēlamies pārmaiņas. Tieši tas pats, kas ir bijis pirms 7 gadiem. Tieši tas pats, kas ir bijis šeit 2007. gada, kad ir sakusies Lietusarga revolūcija. Mums ir iespējas mainīt situāciju. Es jums pastāstīšu, kā. Pirmais, līdz vēlēšanām palika nedēļa. Un tas nozīmē, ka, ja mēs turpināsim, tā ir pat internetu platforma manabalss.lv, vākt parakstus, mums jau ir 8000 cilvēki, kas paraksties. Un ja mēs par šodienu, pa svētdienu, aiziet uz mājām, pastāstot saviem draugiem, kolēģiem, kaimiņiem, biedriem, kā vajag parakstīties, savāksim 10 000 parakstus, mēs liksim Saeimas deputātiem vēlreiz iet un tomēr balsot par Citadeles pārdošanu vai nepārdošanu. Un tas būs nevis slepens lēmumu pieņemšanas process, kā notiek valdība, bet viņiem nāksies to darīt atklāti. Kad katrs redzēs, kāda katram ir pozīcija. Viņi var neizturēt jūsu spiedienu, viņi var salūst, un šajā situācijā var sagaidīt, ka lēmums par Citadeles pārdošanu tiks atlikts. Es nesaku, tiks lēmums noraidīts, bet atlikts. Otrais, ko mēs tiešām varam izdarīt, tieši tāpēc, ka palika nedēļa pirms vēlēšanām, sodīt tos politiķus, kas ir pelnījuši, lai viņu sodītu. Visus Zaķus, Kamparus un tā tālāk pēc saraksta galvenais sods demokratiskai sabiedrībai ir pirmais – nepārvēlēt viņus tālāk Saeimā. Tādā veidā jūs varēsiet ietekmēt, kas būs nākamais parlaments un kāda būs jauna valdība. Tas ir jūsu rokas. Jūs varat tagad sākot šos protestus un tieši pēc nedēļas piedalīties vēlēšanas, mainīt situāciju valstī un pabeigt to, kas kādreiz bija uzsākts šeit 2007. gada Lietusarga revolūcijas sākumā. Tas ir valsts, kur nav korupcijas, kur nav valsts izvekšanas, kur nav augstprātīgas valdošas partijas un kur nav šoferdēla. Mēs kopā to visi varam. Izdarīsim to. Izdarīsim to visi kopā. Paldies jums!